Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balvas 2023 nominācijā Debija ir iekļauti 5 dalībnieki – uzņēmums Saivas ogas, Mara telpa, koka laboratorija, Hofmaņa gardumi un beziepakojuma veikals Kūle. Turpinājumā īsumā par katru. Savā mājaslapā koka laboratorija uzņēmējas Līve Ikauniece un Jana Gulbe saka, mēs esam mākslinieces no Kurzemes laukiem un domājam, ka vislabākā iedvesma nāk tieši no maģiski klusās meža skaņas, pie jūras vēju šalkoņas, lapu čaboņas un putnu dziesmām agri no rīta, vai sienāžu dziesmām pie kaimiņu dīķa. Katrā ziņā mūsu iedvesmu un materiāli nākuši tieši no dabas. Un tās ir koka automašīnas, auduma lelles, garauši zaķi, lāči un lapsas. Koka laboratorija mājvietu radusi Ēdoles pusē un ar savu produkciju priecē gan lielus, gan mazus. Koka rotaļlietas apstrādāts ar lincēkļu eļļu, bet auduma lelles un zvēri veidoti no videi draudzīgiem materiāliem – lina, kokvilnas, par pildījumu izmantojot griķu sēneles un citus hipoalerģiskus materiālus. Ideja par uzņēmumu radusies pandēmijas laikā, kad allaša steidzīgā Rīga iemainīta pret rimtāku dzīvi Kuldīgas novadā. Kurmālas pagasta Priedēnē esošais uzņēmums Saivas ogas audzē lielogu mellenes. Šo vietu labi zina tie, kuriem tās garšo, jo galvenais produkcijas realizēšanas veids ir pašlasīšana. Pirmie stādiņi iestādīti 2018. gadā. Īpašnieks Oskars Jansons atzīst, ka nodarboties ar melleņu audzēšanu rosinājuši vecāki. Tas ir ģimenes uzņēmums un lielāko darba daļu padara paši. Tagad saimniecībā ir 11 šķirņu krūmellenes, agrās vidējās un vēlās. Ilgākai ogu glabāšanai sarūpēta dzesētava. Ir vēl citi plāni, lai melleņu audzēšanu un pārdošanu uzlabotu. Beziepakojuma veikalā Kūle Anita Kreidsberga Zušmane sāka darboties pirms 3 gadiem, kad iepriekšējais īpašnieks vēlējies šo nodarbošanos pārtraukt. Šo veikaliņu Kuldīgas vecpilsētas sirdī iecienījuši veselīga un zaļa dzīvesveida piekritēji. Produktu klāsts nemitīgi pieaug. Tie ir pārtika, preces skaistumam un veselībai, amatnieku un mājražotāju darinājumi un vēl dažādas lietas. Kūle iegūs arī bioveikala statusu. Tas nozīmē, ka var izsakot produktu audzēšanai, novākšanai, pārstrādei, pārsūtīšanai, visi posmi ir certificēti, ražojumam nav klāt ķīmisku vielu. Atsevišķs plaukts ir zīmolam Mārītes zālītes. Daudzos produktus var iegādāties arī internetu veikalā kūle.lv, informācija ir Facebookā un Instagrama lapā Zero Waste Kūle. Tās sveces tikai pie jums šeit jānāk? Pagaidām tas laiks ir tik, cik viņš ir. Kaut kā iznāk 247, tas viss. Jā, labi jau tas nav. Es tagad meklēju sveču komandu, tas man taisīs tās sveces. Mara telpa ir vieta, kur satikties, iedvesmoties, rīkot pasākums, meistarklases un nodarbības. Tā par savu lolojumu saka uzņēmēja Mārīte Rozevska. Telpa atrodas Kuldīgā 1905. gada ielā 3. Ikdienā šeit piedāvā arī telpu īri, kur ik viens var vērsties ar savu radošo ideju un to realizēt. Man vispār ir 20 gadu banku pieredze, esmu filiāls vadītāja. Un viss tas, kas manā dzīvē ir šobrīd, protams, tas ir grūti pieņemams varbūt vispār apkārtējiem, jo dzīve mainījusies pilnīgi uz 180 grādiem. Un tas radošums man visu laiku vienmēr ir bijis, tas mums laikam liešana, ka ģimenē ir, un man tās radošās nodarbības es jau Rīgā, tagad es 3 gadu atpakaļ esmu Kuldīgā. Mārīte citus iedvesmo ar atziņu, nevienmēr dzīve ir lineāra, bet var piedzīvot pārmaiņas un pārvarēt grūtības, veidojot ko jaunu, vērtīgu un sirdī tuvu. Šeit, kad visi atnāk, viņi jūtās kā mājās, un es arī to gribu noturēt, kad šeit jūtās kā mājās, ka gaidīt vienmēr, un tas ir mans tas mērķis, lai viņi tā justos. Dzīvojām Ventspilī, es strādāju algotā darbā, man mācījās augstskolā. Un tad es sapratu, ka gribās darīt kaut ko sev, laicīgi jāsāk, kamēr jauns. Tad mēs
vācāmies apakaļ. Ģimenes uzņēmums Hofmaņu gardumi darbību uzsācis 2020. gadā Alsungā. Mairažošana uzsākta ar maizes cepšanu, bet vēlāk dažādi rauši, plātsmaizes un klientu īpaši iecienītie cepumi riekstiņi ar iebiezināto pienu. Katrs produkts tiek rūpīgi izstrādāts tā, lai klientiem piedāvātu unikālu un neaizmirstamu garšu. Mēs sākumā nevarējām iedomāties, cik tālu mēs tiksim, kad tik tālu. Domājot par nākotnes plāniem, saimnieki iecerējuši līdzās saldumiem piedāvāt arī kafiju līdzņemšanai. Hofmaņu gardumus var iegādāties Alsungā Pilsielā 8, dažādos tirdziņos, kā arī sekojot līdzi informācijai uzņēmuma sociālajos tīklos.